Visi, kas ir sanākuši šeit Melngalvju namā. Un, jā, šis ir Latvijas Bankas un Tieslietu ministrijas kopīgi rīkotais Latvijas ilgtspējas balvas pasniegšanas pasākums, kurā būs daudz dažādu sadaļu. Es gribēju sākt ar to svinīgumu sadaļu, ņemot vērā, ka balva tie paši par sevi jau ir svētki. Nu, ārā tā ir, kā ir ar to baltumu, piekritīsiet, nu, nav viss pelēks. Šausmas gribās sniedziņu, būs it kā soli pēc pāris dienām, varbūt jau rīt. Bet domas ir baltas, es ceru, jo tieši pēc 2 nedēļām, iedomājieties, tieši pēc 2 nedēļām būs Ziemassvētku rīts. Un noteikti, ka to gan pilīs, gan būdiņās, gan mehāniskos darbus, gan lielās domās gremdētos ļaudis, visus vieno šis pasākums, visu to gaida. Jūs arī kā dāvaniņu, es pieļauju, gaidāt, jā, un saņemsiet. Bet man ienāca prātā, ka vispār 21. gadsimta standartam vajadzētu būt, ka salavecis vai, kā pareizi epohāli to marku piekarināt šim tēlam Ziemassvētku vecītis vai Santa Klaus, izvērtē savus pretendentus pēc ilgtspējas čeklistes. Jūs esat padomājuši, ka tā varētu būt? Nu, piemēram, pēc savas tās īpašās taksonomijas mērlentes algoritmiskās. Paskatīties, vai Bluetooth tumbiņas pretendents visi gadu laikā ir slēdzis ārā gaismu tajās istabās, kurās viņš neuzturas, jā, vai lādējumās baterijas lietojas. Vai, piemēram, tosteri, kurš negrib Ziemassvētkos tosteri, tostera pretendents, piemēram, ir viss maizītes apēdis, neļaujot nekam sadrupt, nekam sapelēt. Vai tas, kas grāmatu dāvanas ciena, ka tas, piemēram, ir ne tikai lasījis vai mainījies ar grāmatām, bet arī redzi laikus pārbaudījis, koriģējis, tā, lai būtu pilnvērtīgs sabiedrības loceklis. Dažādi mēs varam rūpēties, bet ilgtspēja noteikti ir šis lielais vārds, ap kuru gan balvas, gan citā kontekstā mūsu uzmanība šodien fokusēsies un tādā korporatīvā uzņēmuma līmenī. Bet, kas ir teicis, ka ar uzņēmumu nelielas dāvanas negrib, ja? Un ka tas nevarētu būt labs motivators kaut ko darīt un izdarīt. Jūs dzirdēsiet līdzīgi kā pērn, pāris iesildošas diskusijas. Būs runa par jaunumiem korporatīvās pārvaldības jomā un arī par ētikas aspektiem, kam uzmanība ir jāpievērš uzņēmumiem ikdienā. Un, protams, sekos ilgtspējīgas pārvaldības balvas pasniegšana, kā jau es minēju. Šī balva būs kompetentas žūrijas izvērtēta. Tā nebūs vienkārši tā Santas nestā, es šeit domāju nevis Purgēles kundzi, bet Klausa kungu. Bet, ja jau es pieminēju, tad es domāju, varbūt arī tiešām sāksim atklāšanas ievadu uzruna. Vārds Latvijas Bankas prezidenta vietniecei Santai Purgēlei. Lūdzu. Labrīt, kolēģi. Man liekas, tas ir tas, kā es noteikti jūs visus redzu. Un man prieks jau kuro gadu pēc kārtas pulcēt jūs šoreiz ne Latvijas Bankā, bet šajā brīnišķīgajā ēkā Melngalvu namā, par ko milzīgs prieks un pateicība arī mūsu partnerim Rīgas domē, kas ļāva mums šeit visiem kopā sanākt arī tādā pirmsvētku noskaņā, jo man liekas, ka esot jau šādās telpās vien rodas tāda svētku sajūta, un šodien tiešām ir svētki. Un arī pirms es sāku kādus ievadvārdus, es gribu teikt lielu paldies arī korporatīvās pārvaldības konsultatīvai padomei, komandai, kas strādā pie šī pasākuma, kā darba rūķi, kas vērtē un skatās cauri visiem šiem pieteikumiem, un ne tikai šī ir viena daļa no šīs padomes uzdevumiem, bet kas nes to vārdu tālāk un rūpējas, lai Latvijā korporatīvā pārvaldība iedzīvotos un sasniegtu to mērķi, kam tas tiešām ir arī vajadzīgs. Korporatīvās pārvaldības balva kopumā, man liekas, simbolizē mūsdienīgu, atbildīgu un uz nākotni vērstu veidu, kā biznesam attīstīties un kā mums visiem skatīties un vērtēt tieši biznesa ilgtspējību. Organizācijas, kuras demonstrē augstus rezultātus korporatīvās pārvaldības ieviešanā, kā arī ilgtspējīgā pieejā, rāda piemēru citām organizācijām. Tās arī demonstrē sabiedrībai, kādām vērtībām, kādiem pamatiem ir jābūt, uz ko būvēt biznesu, kas ir ne tikai svarīgs pašiem biznesa īpašniekiem, tā darbiniekiem, bet arī visai sabiedrībai kopumā. Šobrīd, kad pasaulē valda hauss, mēs dzīvojam regulārās tādās multikrīzēs. Viena krīze seko otrai, un nav vairs tādu, man liekas, miera periodu, kad mēs varam teikt, ka viss norit pēc plāna.
Un šajos mainīgajos apstākļos ir ļoti svarīgi turēties pie šīm pamatvērtībām, turēties pie tā, kas ir būtisks, kas nodrošinās mums to pamatu, stabilitāti zem kājām un spēs arī uzņēmumus vest tālāk. Un, ja mums ir spēcīga ekonomika, mums ir spēcīgi uzņēmumi, labi pārvaldīti uzņēmumi, no tā iegūst ik viens, un no tā iegūst galvenais arī mūsu Latvija, mūsu valsts un tās ilgtspējība kopumā. Šīs balvas mērķis ir iedvesmot un motivēt organizācijas, veidot videi un sabiedrībai tādus piemērus, kādā veidā tieši caur ilgtspējīgas pārvaldību var mainīt organizācijas, var mainīt virzienu un radīt ietekmi. Un šodienas diskusijas, es domāju, būs ļoti interesants apliecinājums tam, ka ilgtspējīga pārvaldība tas arī nav kaut kas, kas ir akmenī iekalts, ka tās ir visu laiku, tā ir attīstība, tās ir inovācijas, un katru dienu mums atnes kaut kādu jaunu tēmu, par ko mēs varam diskutēt tieši arī ilgtspējīgas pārvaldības jomā. Un jaunas prakses, jaunas idejas, kas ir organizācijās, ir ļoti svarīgi, ka tās tiek popularizētas, mēs dalāmies ar šīm praksēm un pieredzēm un kopā kļūstam gudrāki un spējīgāki un tādējādi veidojam šo pozitīvo ietekmi. Šogad balvai pieteicās 28 pretendenti, un šis skaitlis apliecina, ka Latvijā arvien tiešām pieaug šo uzņēmumu skaits, kas šo korporatīvo pārvaldību, ilgtspējīgu pārvaldību vērtē ļoti augstu, ka tas ir būtisku viņu ikdienas lēmumu un biznesa sastāvdaļa. Un man ir tiešām liels prieks, ka redzot šos pretendentus, mēs varam arī teikt, ka ir daudz, kas izdarīts, bet tai pašā laikā arī katru gadu no jauna mēs redzam, ka ir vēl ko darīt. Un arī šī gada pretendenti rosināja ļoti, ļoti interesantas diskusijas. Es gan pati nepiedalījos, bet mani kolēģi teica, ka nebija viegli izvēlēties, un pat ir, man liekas, nominācijas, kuras palika bez tās galvenās balvas, jo tomēr kaut kas pietrūka, kas nozīmē, ka mums ir joprojām ceļš, kur attīstīties, kur iet tālāk un pilnveidoties. Un tādā veidā, man liekas, šis arī pasākums ir ļoti labs tāds atbalsta lēciens uz to nākamo gadu, kurā dalīties ar šīm te idejām, paklausīties, kas tad ir izdevies, kas varbūt nav izdevies un ko mēs varam darīt labāk. Mēs tiešām ļoti novērtējam to, ka paši uzņēmumi piesakās šai balvai. Tas nozīmē, ka uzņēmums demonstrē jau savu sasniegto, bet tas tajā pašā laikā uzliek arī milzīgu atbildību uzņēmumam būt kā vēstnesim par to, ka mēs esam kaut ko izdarījuši un mēs varam labāk, ja? Un mums var un vajag mācīties, un tā ir tiešām liela atbildība. Mēs arī redzam, ka tie, kas ir jau iepriekš ieguvuši šo ilgtspējības balvu, uzrāda ļoti labus rezultātus arī savā ikdienas biznesā. Un tas nozīmē, ka ilgtspējīga pārvaldība ir ne tikai tāds skaists ietvars, bet tas ir arī tāds labs veids, kādā veidā tu padari arī savu uzņēmumu vairāk ienesīgu, efektīvu, un tas sekmē tieši šo ilgtermiņa biznesa attīstību. Balvas ieguvēji noteikti ir pelnījuši šo godu par neatlaidību un ieguldījumu ilgtspējības pārvaldības veicināšanā, bet tai pašā laikā es gribētu teikt, ka šie vēstneši, kas jau gadu no gada stāsta un rāda arī visai pārējai sabiedrībai, kā tas būtu darāms un kalpo par šo iedvesmu, tiešām ir
ir pelnījuši ne tikai šo balvu, bet ir pelnījuši būt sadzirdēti vēl vairāk un ārpus šī pasākuma ietvariem. Tā kā es domāju, ka tas, ko mēs varam darīt un darīsim vairāk, man liekas, ka komunicēt un stāstīt par šo tēmu nekad nav par daudz. Tā kā es apņemos arī katrs, un es domāju, ka katrs arī no jums, mums visiem kopā ir jāapņemās arī ikdienas komunikācijā tieši caur šo prizmu daudz un vēl vairāk komunicēt un izglītot sabiedrību. Jo man liekas, ka joprojām mēs cīnamies ar šiem mītiem par to, ka ilgtspējība korporatīvajā pārvaldībā ne tikai, bet vispār biznesā, ka tas ir tāds modes kliedziens šobrīd, bet tas nebūtu tā nav. Tas ir pilnīgi skaidrs, un es domāju, ka jums arī ir pilnīgi pārliecība, ka tas ir uz palikšanu, ka tas ir tas, kāda ir šīs dienas un šīs mūsu valsts nākotne, un tikai tajā balstīti mēs varam iet uz priekšu. Tā kā es vairāk neaizkavēšu jūs, es vēlreiz gribu pateikt paldies liels visiem, kas šodien ir atnākuši, visiem, kas ir pieteikuši savus uzņēmumus ilgtspējības balvai. Un es ļoti ceru, ka šodienas diskusijas paneļos būs atkal pārdomas rosinošas, iedvesmojošas, un mēs aiziesim no šejienes ar ļoti labi padarītu darba sajūtu un labās svētku noskaņās. Paldies jums liels! Jā, paldies. Paldies Santai Purgālei. Tad ļoti, manuprāt, saprotami, vai ne? Es domāju, arī man kā nekolēģim iespēja šeit vērtēt, bet vienmēr šos terminus, korporatīvā pārvaldība, mēs vēl tiksim arī līdz komplicētākiem fiduciāriem un citiem, es pieļauju terminiem, bet vienmēr ir svarīgi mēģināt pārstāstīt kādam nespeciālistam. Es domāju, tas ir labs indikators. Nolaisties varbūt pat līdz tādam, vēl bāzes līmenim, piemēram, interesanti, es papjautāju, ko šis ģeneratīvais valodas transformers, kā mēs viņu pazīstam tagad, GPT vai MI vai AI, kā viņš pirmajai klasei piedāvā, kas ir ilgtspēja. Likās, tas ir saprātīgi. Ilgtspēja nozīmē rūpēties par dabu, cilvēkiem un visu pasauli. Tā, lai mums pietiktu viss, kas vajadzīgs arī nākotnē. Tas ir kā spēle, kur mēs mācāmies izmantot tikai tik daudz, cik vajag. Un pārliecināmies, ka zeme, ūdens un koki paliek veseli arī bērniem, kas piedzims vēlāk. It kā skaisti šķiet, ja? Vai mums vispār detaļu vairāk vajag? Pieaugušiem, protams, ir tāda indeve, ka visur vajag detaļas piebērt klāt un visu sabojāt, bet spēle, protams, spēle kļūst aizvien sarežģītāk, un kur ir spēle, tur vajadzīgi ir noteikumi. Un kur ir noteikumi, tur, kā mēs zinām, ir regulācijas, tur ir dažādas sankcijas, un tur ir tiesības un pārkāpumi, tāpēc mēs arī ar otru ievadu uzrunu turpināsim, varbūt jau uz to tiesību šķautni nedaudz arī vairāk skatoties. Tieslietu ministrijas valsts sekretārs Mihails Papsujevičs. Lūdzu. Paldies. Cienījamās dāmas, godātie kungi, ir patiesi liels prieks un gandarījums atrasties gada noslēgumā advents laikā šeit Melngalu namā un sveikt jūs šai pasākumā, kurš, kā mēs zinām, noslēgsies arī ar balvu pasniegšanu. Un, lai cildinātu uzņēmējus, kas ne tikai runā par ilgtspēju, bet to ar saviem lēmumiem un ar saviem darbiem ikdienā ievieš arī praksē. Mūsu moderators jau minēja tādu ļoti uzskatām piemēru, kuru mēs varam paskaidrot gan bērnam, gan Tantei Bauskā, gan Jānim Daugavpilī, kas tad ir ilgtspēja tādā saprotamā veidā. Bet vienlaikus šajā auditorijā mēs noteikti arī saprotam, ka tas nav tik vienkārši ikdienas dzīvē, un tas sastāv no daudz dažādiem elementiem. Bet viens tāds, manuprāt, izcils piemērs Latvijā, caur kuru mēs katrs varam skaidrot jebkuram cilvēkam, lai cik daudz viņš būtu informēts par to, kas ir ilgtspēja, ir mūsu daba. Un mums apkārt ir ļoti daudz meži, bet mēs taču saprotam, ka, lai rastos mežs, tas ir ļoti ilgstošs process, pilns ar dažādiem izaicinājumiem. Savukārt tie, kas nodarbojās ar mežu audzēšanu vai kopšanu, arī saprot, cik daudz dažādi izaicinājumi var būt tad, kad šķiet, ka viss jau ir izdevies un tūlīt pienāks tas 65. vai kurš nu tur gads, kad beidzot varēs to mežu cirst. Un tad parādās 8 zobu mizgrauzes un ir jācērt vai nu ātrāk, vai nu ir jāzaudē.
Koks, lai izaugtu, sākumā ir jābūt sēkliņai. Sēkliņai tad ir jānotiek virknē procesi, kamēr tas par kaut ko kļūst. Un tad arī turpmākajā dzīves gaitā, kamēr no tā ir kaut kāda vērtība, ir virkni dažādi procesi. Un koks šai ziņā ir tāds ļoti labs salīdzinājums, manā skatījumā ilgtspēja, jo no tā, kurš koku audzē, ir ļoti daudz kas atkarīgs, kas tad beigās rezultātā vai nu sanāks, vai nu nesanāks. Un šai ziņā man ir viena dāvana arī, ko es gribu pasniegt jau šobrīd mūsu pasākumu moderatoram, tā, lai viss šis pasākums tiktu labi diriģēts. Šis nav diriģenta kociņš, bet šis ir zīmulis. Jā, es par jums. Nāciet, lūdzu. Jūs zinat droši vien, un daudzi to ir redzējuši, šis ir zīmulis, kurš ir veidots no Latvijā audzētas priedes. Tam ir grafīts, kurš noteikti droši vien nav Latvijā radīts iekšā, bet šeit ir virkne priežu sēkliņas. Un jūsu uzdevums šodien ir ļoti kvalitīvi vadīt šo pasākumu, diriģējot to ar šo kociņu. Un savukārt pēc tam, tad, kad jūs varēsiet iestādīt šīs priedes un rūpēties par tām, kamēr tās izaug par kaut ko patiešām vērtīgu un ilgspējīgu. Nograust nevajag līdz pasākumu beigām. Un vajadzētu pasargāt, lai arī kāds cits nenograuž. Labi, turēsim pie vārda. Paldies! Purgailes kundze jau virkne lietas ir pateikusi, par kurām tai skaitā es gribēju runāt, tāpēc es centīšos neatkārtoties. Tas ir izaicinājums vienmēr, ka tu nerunā pirmais, runāt pēc sagatavotās runas. Tāpēc es mēģināšu tikai varbūt svarīgākās lietas, kurās domas mums sakrīt. Un patiesi ir tā, ka virkne Latvijas uzņēmumi ilgtspēju, lai cik svešu varbūt kādam šis vārds neskanētu kādā brīdī, bet ir integrējuši kā vienu no savām pamatvērtībām vai pamatelementiem. Un ikvienam, kas to dara, es saku sirsnīgi paldies, jo tas ir tā kā ar to koku sēkliņu. Mēs sākumā šo ideju pieņemam, iestādam, un tad mēs to kopjam un attīstam. Un šodien mēs noteikti varam runāt, sevišķi runājot par nominantiem, ka tie ir uzņēmumi, kuri to ir kopuši, audzējuši, un tas jau nes savus zināmus augļus. Sirsnīgs paldies jums par to, un patiešām arī visu balvu saņemšana, manuprāt, ir pamatota un rūpīgi izvērtēta. Otra lieta, runājot par tiesību vidi, kā mēs varam veicināt ilgtspējas attīstību. Mēs zinām, ir virkne jautājumi, kas tiek, un kur mēs piedalāmies, lemjot arī par kopējo Eiropas Savienības telpu. Mēs zinām, ka šobrīd tiek izaicinājumi mesti arī Eiropas Savienības telpai un mūsu, kā Eiropas definētajām vērtībām, un tas ir cieši saistīts arī ar konkurenci uzņēmēju darbībā. Tālāk, jo īpaši ir svarīgi, ka mēs spējam turēties pie savām nospraustajām vērtībām un taiskaitā mūsu tiesību sistēmā stiprināt lietas, kuras atbalsta uzņēmēju darbību, kas patiešām ir ar šo ilgtspējas vērtību. Un par to ir vēl viens lielais paldies katram uzņēmumam un katrai organizācijai, kas to vieš savā praksē. Visbeidzot, es gribu teikt un arī pateikt paldies visiem pasākumu nominantiem un šī pasākuma organizētājiem. Pasākums nenotiek pirmo gadu, un šogad tas notiek šeit, Melngalu namā, un tas nozīmē, ka tas darbs, ko ir darījis korporatīvās pārvaldības konsultīvā padome un visas organizācijas, kas tajā ietilpst, ir pamanīts. Un Rīgas doma, es ceru, ka ir ne tikai šogad, bet arī turpmāk mūsu partneris dažādu šādu tipu pasākumu organizēšanā. Tālāk paldies visiem par šo organizēto pasākumu. Vērtīgas diskusijas, vērtīgas atziņas katram no klātesošajiem un tiem, kuri varbūt vēl apsver ilgtspējas kā vērtības, kā tāda pamatelementa integrēšanu savā uzņēmumu pārvaldībā un tālāko mērķu nospraušanā. Es aicinu iedvesmoties no šodienas nominantiem, no šodienas diskusijām un jau vistuvākajā laikā to apsvērt un darīt. Paldies par uzmanību un visiem mums jauku šo advents laiku un dāvanas attiecīgi Ziemassvētkos. Paldies! Paldies Papsieviča kungam par uzrunu, par dāvaniņu, arī pie sirsniņas pieliku. Jā, Papsieviča kungs pieminēja dabu.
Un daba tik tiešām ir, var teikt, pamats, tas nemainīgais faktors šajā vienādojumā. Un mēs zinām šos 3 burtus ESG. Ja? Es pērn tos apguvu, iemācījos saistībā ar ilgtspēju, tad environment, social un governance. Bet interesanti, ka tas problēmas sakne ar tiem pašiem burtiem tiek apzīmēta, tikai otrādi saliekot SEG, siltumnīcas efekta gāzes. ESG un SEG. Iespējams, ka tiem atbildīgiem patīk simbolisms arī, tāpēc tas tā ir sanācis. Bet klimats tiešām ir ietvars, no kā izvairīties neviens nevar, bet vai cilvēks grib iesaistīties kaut ko darot, vai cilvēkam vajag kādas vadlīnijas, kādus grūdieniņus kvalitatīvus, kā mēs sakam, lai tas notiktu no ārpus regulētu iesaisti. Un, tas būs viens no tematiem nākamās stundas diskusijā, un tāpēc aicināšu priekšā tās dalībnieks un moderatori. Tas būs panelis, kas jauns korporatīvajā pārvaldībā, ar ko mēs sāksim. Tad tika apspriest jautājumi korporatīvās pārvaldības jomā, OECD, jaunās vadlīnijas, arī jaunākās tendences šai vidē, un beigās, kāpēc tam ir būtiska nozīme pārvaldībā. Daiga Auziņa-Melnalksne vispirms. Tātad korporatīvās pārvaldības konsultatīvās padomes vadītāja, Citadele banka padomes locekle būs moderatori, lūdzu. Un viņas sarunas partneri Guntars Kokorevičs, akciju sabiedrība Klīnāra grupa, padomes priekšsēdētājs. Māris Vainovskis, Zvērnātu advokātu biroja Eversheds Sutherland Bitāns, SIA vecākais partneris. Lūdzu, Māri. Ingrīda Ķirse, SIA valsts aizsardzības korporācija valdes locekle. Un Anda Smiltēna, Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece tiesību politikas jautājumos. Daiga, vārds jums. Māri. Labrīt, cienījamie klātesošie. Es, sekojot Gusta, piemēram, arī iegooglēju, ko tad nozīmē ilgtspēja korporatīvā pārvaldība priekš pirmklasnieka. Un saīsinot pirmo versiju, viņš man teica, vai viņa, ka pārvaldība ir veids, kā visi sadarbojas un ievēro noteikumus, lai viss būtu godīgi un droši. Līdzīgi kā skolotājs palīdz klasē ievērot kārtību. Bet mēs jau zinām, ka tik vienkārši tas nav dzīvē, vai ne? Un par to mēs arī šodien parunāsim. Un pirmkārt, es gribētu dot vārdu Andai Smiltēnai, kura tad izstāstīs, kādi ir tie pasaules vēji un kāda vēja ir Latvijā attiecībā uz korporatīvo pārvaldību, vismaz regulējuma līmenī. Un tad parunāsim par dzīvi. Lūdzu, Anda. Paldies, bet es arī runāšu par dzīvi, nevis par papīriem. Par vēsmām pasaulē. Ja, piemēram, cilvēkam jautātu, kāpēc tu ikdienā ej uz darbu? Vai tu ej uz darbu tikai tāpēc, ka tu gribi saņemt algu? Es ceru, ka absolūti lielākā daļa cilvēku pateikt, nē, es eju uz darbu, tāpēc, ka tur ir alga, bet tur jau ir arī vēl kaut kas, kāpēc es eju uz to darbu. Bet tad, kad, teiksim, 100 vai 1000 cilvēki šādi sanāk kopā kaut kādā organizācijā, kāpēc ir tā, ka mēs uzskatām, ka organizācijas darbības mērķis gan ir tikai peļņas gūšana? Tradicionāli mēs tā esam uzskatījuši, un arī komerclikumā tātad komercdarbība ir peļņas gūšanas nolūks. Lūk, OECD jaunās vadlīnijas, kuras pirmo reizi pa 10 gadiem tagad tiek pārskatīts, viens no tādiem varbūt arī centrālajiem jautājumiem ir šis te filozofijas jautājums. Kāpēc pastāv kāda organizācija vai kāds uzņēmums? Vai viņš pastāv tikai ar mērķi gūt pēc iespējas lielāku peļņu, vai arī tur ir vēl kaut kas? Vai arī uzņēmumam ir jābūt tāpēc, vai uzņēmumiem ir jābūt tāpēc, lai cilvēkiem būtu normālas, jaukas, cieņpilnas darba vietas, kur viņi iet ar prieku un katru dienu darbojās un iegūst kaut ko sev un sabiedrībai un visam pārējiem? Vai uzņēmumi pastāv arī tāpēc, lai kaut kādā veidā pasargātu mūsu dabu vai veicinātu kaut kādas noderīgas sociālās attiecības un sociālās prakses, tātad, lai viņam ir vēl kaut kāda papildus vērtība, vai viņš varētu izplatīt kaut kādu vērtību, papildus tikai peļņas gūšanas nolūkam. Un šeit parādās arī tā ilgtspējas dimensija starp to, kāpēc vispār uzņēmums pastāv. Ja mēs runātu pirms 100 gadiem vai varbūt pirms 50, mēs noteikti runātu tikai par to, ka ir šis te Wild Wild West peļņas gūšanas nolūks. Bet es domāju, ka
tieši OECD pārskatīto principu kontekstā tā filozofija sāk mainīties, un iespējams tā ilgtspēja un dažādība un visi šie izrietošie principi ir viens no tiem, kas maina pamazām to vektoru, un arī jaunajos tātad OECD principos ir minēts, ka uzņēmums pastāv gan tomēr arī peļņas gūšanas nolūkā, bet arī tāpēc, lai veidotu jēgpilnas attiecības arī ar nozīmīgiem saviem sadarbības partneriem, klientiem, darbiniekiem, sabiedrību kopumā. Un turpinot par ilgtspēju, protams, līdzīgi kā mākslīgais intelekts, arī ilgtspēja ir ienākusi tādos terminos, ko tagad jau pat bērni prot izskaidrot, vai ne, kas tas viss tāds ir. Un ilgtspējai droši vien līdzīgi kā finanšu uzraudzībai, finanšu revīzijai, kam tradicionāli diezgan liela uzmanība un fokus jebkurā uzņēmumā ir. Mēs zinām, ir revidents, ir neatkarīgs revidents, viņš revidē. Droši vien tā tendence nākotnē būs tāda, ka arī būs neatkarīgi ārējie ilgtspējas revidenti un auditori, kuri revidēs un konstatēs, kas notiek sabiedrībā ar ilgtspēju un informāciju, kādā tas tiks pasniegts. Droši vien pasaulē aizvien vairāk unificēsies. Mēs zinām, ka Eiropas Savienībā ir regulas par ilgtspēju un ir kaut kāds noteikts standarts, kādā veidā Eiropas Savienībā pēc kādiem kritērijiem, ko mēs vērtējam, lai noteikti vai uzņēmums ir ilgtspējīgs, bet OECD ir mazliet plašāka tikai Eiropa. Un arī investori pasaulē ir mazliet plašākā tikai Eiropa. Un tā unificētā forma vai unificētie kritēriji, pēc kuriem vērtēt ilgtspējas sasniegšanu, ir domāt tāpēc, lai globāla līmeņa investori varētu izvērtēt, vai ilgtspēja ir tikai kārtējais dokuments, kā varbūt stratēģija, kas ir ielikts plauktiņā un ir saukļu un svētku pasākumu, tāda vīzija un sauklis, vai tas ir kaut kas tāds, pie kā uzņēmums ikdienā strādā. Ja. Un atskaitīšanās un progresa mērīšana, un tas viss noteikti tas būs tas jaunais virziens vai jaunais tas vērtību vektors, uz ko iet. Un patiesībā ilgtspēja ļoti ietilpīgs jēdziens. Jā, ilgtspēja ietver arī to pašu dažādību par to, ka mēs sabiedrība sastāv gan no jauniem, gan veciem vīriešiem, sievietēm ar dažādām izglītībām, ar dažādām profesionālajām pieredzēm un dažādām izcelsmēm un visam pārējiem. Un tas viss dod 360 grādu pieredzes leņķi un faktoru arī uzņēmumu vadībai un uzņēmumu tālākai perspektīvai. Es jau te ļoti daudz runāju, pieminēšu tikai, ka arī mūsu korporatīvās pārvaldības kodeksā, protams, lai gan lielos vilcienos mums jau ir ielikti gan principi par ilgtspēju, gan principi par risku vadībām, gan principi par dažādībām. Es domāju, ka arī mūsu Latvijas kodeksā, kurā mēs mēģināsim piezemēt un iedzīvināt Latvijā šīs te OECD vērtības, mēs šos te elementus izvērtīsim varbūt tādā plašākā skaidrojumā, plašākā tvērumā. Paldies. Jūs ļoti saldi stāstat to visu. Bet vai tad, teiksim, es tā iedomājos, tiem darbiniekiem, kuri priecīgi nākt uz darbu un tur, kā saka, videi sakot un tā tālāk, tomēr algu jau viņi arī grib saņemt. Un kas teiksim, man liekas, ka aiz visām šīm brīnišķīgajām idejām pazūd tā uzņēmēja darbības pamatjēga, ka tev tomēr ir jāpelna. Lai tu būtu ilgtspējīgs, uzņēmumam ir jāpelna. Jo arī valsts budžetā jau tā nauda nerodas no Dieva. Viņa tiek iemaksāta no nodokļu maksātājiem. Kā jums liekas, vai skatoties, kā mums Latvijā, teiksim, iet, vienalga kaut vai ar valsts kapitāla sabiedrību un tā tālāk, vai mēs viņus tā ilgtspējīgi pārvaldam? Es domāju, un ja jūs man jautājat tagad, teiksim, par publiskā sektora pusi un kur mēs esam, es domāju, mēs joprojām esam pionieru laikmetā. Kādā laikmetā? Pionieru laikmetā. Tā, kad mums ir tie pirmie, kas sāk, un pārējie varbūt sekos. Mums šodien arī tā kā nominantu vidū ir dažas valsts iestādes, kuras kaut ko sāk darīt šajā virzienā. Un es domāju, tā tendence jau būs tikai pieaugoša, jo es lasīju laikam kādā jurista vārda numurā, ka publisko iepirkumu kontekstā, ja saskaita kopā visu, ko nopērk valsts iestādes, tā summa un tas klients,
krietni pārsit jebkuru privāto patērētāju, jebkuru privāto pasūtītāju. Un ja tas publiskais klients mainītu savu uzvedību publiskajos iepirkumos, vispār varētu būtiski mainīt, teiksim, komerctiesisko vidi un darījumu vidi. Un es domāju, līdzīgi vajadzētu domāt arī par to ilgtspēju. Ja valsts puse ietu daudz ātrāk uz priekšu, jo viņi arī tomēr ir liels sektors, tas palīdzētu mums, tā kā visiem Latvijā virzīties ātrāk uz priekšu. Labi, paldies. Bet tad es gribētu jautāt, es nezinu, Māris, skatos uz tevi. Kas tad tai valstī traucē iet ātrāk uz priekšu? Mēs tomēr Eiropas Savienībā esam jau 2. gadu desmitu šķiet, ja? Un OECD esam un visādās dažādās tādās prestižās starptautiskās organizācijās. Kas ir tas, kas mums kavē iet uz priekšu šajā jomā? Man šķiet, ka mēs tikai sākam, vai ne? Mēs tikai uz augšu iesim. Bet cik ilgi var sākt? Kas mūs kavē? Korporatīvā pārvaldība mūs nekavē, vai ne? Korporatīvā pārvaldība vispār ir tāda bāzes lieta. Es domāju, un par tiem vektoriem, bizness, principā tā ilgtspēja ir biznesam. Es domāju, ka tas ir pilnīgi viens vektors, ja? Lai tu pelnītu naudu, tev ir jābūt tai ilgtspējai. Un tas, kas, es domāju, kas var būt, bet man šeit milzīgs prieks ir redzēt, ja, kad ir reāli ilgtspējas vadītāji tagad auditorijā. Te ir top menedžeri un ilgtspējas vadītāji. Tas vairs sen nav mārketinga departamentā. Ja. Lūk, un tas man šķiet to, ko es gribu uzsvērt, ja, ka pēc dziļas gūtas pieredzes ir tie divi, varētu teikt, biznesa vadoņiem, ja, tie galvenie departamenti, tomēr ir, manuprāt, HR cilvēki, social, vai ne, un arī tā ilgtspēja. Un lieciet saviem ilgtspējas vadītājiem aktīvi strādāt ar uzņēmumu, un uzņēmumam savukārt departamentiem viss ir jākomunicē ar to ilgtspējas departamentu. Jo, saprot, ejot laikiem līdzi, lai mums, ko es gribu pateikt, tagad ne jau, ka mēs nokoncentrējamies tikai tagad uz ESG un kaut kādu politiku un procedūru. Manuprāt, laba pārvaldība ir tā, kurā vadība fokusējas uz biznesu. Ja? Un ilgtspējas procedūras ļauj uzņēmumam, piemēram, kas tagad ir, ASV vēlēšanas, bija UK arī visi tie noskaņojumi un ģeopolitiskie izaicinājumi, karš. Ja? Ilgtspējas jautājums ir arī pārskatīt tās pašas piegādes ķēdes, vērtības ķēdes, vai ne? Vairāk viņas lokalizēt. Ietvert tagad par aktualitātēm, ja mēs runājam, vai ne? Izaicinājumi saistībā uz drošību un viss pārējais. Tā ilgtspēja dod sajūtu, un ne tikai sajūtu, bet arī pārliecību, ka uzņēmums domā par drošību. Un tas tiem darbiniekiem, ja, kas iet katru dienu uz darbu papildus, bet es arī negribu, manuprāt, naudi nāvīgi svarīgi, ja, principā atalgojums. Jo tas uzņēmums drošāk nopelnīs, ja, jo uzņēmums būs pārliecinātāks par to ilgtspēju, tad jau būs tā motivācija, gan finanses, gan tā drošība, ja, gan tas redzējums un tā iesaist. Un tas, manuprāt, tur, kur tas nav, tas mūs arī Daiga kaut kādā ziņā kavē. Vai tas būtu valsts sektors, vai tas būtu privātais sektors. Bet es tiešām skatos pozitīvi uz to visu. Ja? Un es tiešām gribu arī, varbūt es vēlreiz tikšu pie vārda, bet varbūt es netikšu. Es gribu uzreiz pateikt, ja, kad ilgtspēja ir biznesam, ja, lai tu neizkrīti no savas piegādes vai vērtības ķēdes. Tas ir tieši saistīts, un visas tās jaunās lietas, ka tagad padoma atbildīgi par ilgtspēju un viss pārējais, tad neizkrist no piegādes ķēdes, būt spējīgiem, konkurētspējīgi aizņemties, jo neilgtspējīgi kredīti kļūst dārgāk. Ja? Tātad, ja tavas operācijas ir neilgtspējīgas, tad to būs dārgāks finansējums. Publiskā iepirkumā saglabāt konkurenci, vai ne? Tas viss tas ir tiešā veidā saistīts ar biznesu, vistiešākajā veidā. Bet tu man iedos vēlreiz vienu vārdu. Es bišķi pastāstīšu par savu mīļāko tēmu – kapitāla tirgi. Bet, tā. Bet, Gunter, tu pārstāv privāto kapitālu.
Ko tu saproti ar ilgspējīgu pārvaldību un kādi ir tavi secinājumi? Vai... Jā, nu zin kā, Cleaner Grupa ir uzņēmums ar 1700 darbiniekiem, vides pakalpojumu jomā strādājošs un vairāk kā 100 miljonu apgrozījumu. Un tie burtiņi ESG ir tā kā, copy-paste uz Cleaner darbību. Ja mēs nedomātu ilgspējīgi, es domāju, ka mēs vispār nevarētu atrasties biznesā. Kā privātam uzņēmumam, es domāju, tā ir tāda ilgspējīga darbība tiešām, jo mēs nevaram paļauties uz to, ka mums piešpricēs budžetā tik daudz naudas, cik vajadzēs vai vēl kaut kā. Mums visu laiku jādomā, lai mēs būtu patstāvīgi funkcionējoši uzņēmums, un pēc tam vēl, ja tu domā kaut kādā kontekstā ar investoru piesaist ar fondu biržu, es vispār neredzu iespēju, ka tu neesi ilgspējīgs uzņēmums un nāk biržā. Tāpēc, ka neviens investors neieguldīs viena īpašnieka vadītā ģimenes uzņēmumā. Jā, es domāju, tas ļoti riskanti. Tāpēc Cleaner Grupa ir veidot jau kāds 3 gadus ļoti apzināti tiek veidot kā uzņēmums, kurā ir procedūras, kurā ir riska analīze, kurā izraujot jebkuru posmu tajā darbības ķēdē, uzņēmums turpina ilgspējīgi funkcionēt. Un es domāju, ka mums arī tā visa ilgspējas lieta, manuprāt, vairs nav tikai tāda departamenta funkcija, kura suportē pārējos, es daru, un tad ir, ilgspējas departaments nosacītais, ja, viņš atnāk un saka, zini, tev jādara tā. Man liekas, ka mums kādu 3 gadu laikā izdevies pārvērst katra, kā minimums vadības, jo man vairāk sanāk ar vadības cilvēkiem kontaktēt, katra vadības cilvēka domāšanu ilgspējīgi. Ja? Nav tā, ka mēs ejam pie ilgspējības tur atbildīgā cilvēka un prasam, kā man šo darīt. Man liekas, ka 3 gadu laikā šī kultūra ir pārnest uz pilnīgi visiem vadības komandu, un lai jebko, ko mēs darītu, strateģiski lemtu, budžetu gatavotu, visā mēs saskatām kaut kādu ilgspējības turpinājumu. Ja? Un es domāju, tas ir ļoti būtiski, un tā ir ļoti tāda neatņemama uzņēmuma sastāvdaļa, un es saku, ņemot vērā mūsu biznesu, kas ir vidas pakalpojumi, es domāju, mēs savādāk nemaz nespētu funkcionēt. Bet privātam uzņēmumam, es domāju, tas ir vēl svarīgāk kā publiskam uzņēmumam, tāpēc, ka publiskam vienmēr ir kāda mamma, valsts budžets vai pašvaldība, ja, pie kuras grūtos brīžos var aiziet, palūgties un gan jau kaut ko iedos. Mums nekā tāda nav, līdz ar to mums ir jādomā tā, ka mēs funkcionējam ļoti patstāvīgi. Bet tad tas, ko tu saki, faktiski, ka tādā 3 burtu kombinācijā svarīgākais ir G-burts, tā pārvaldība. Es domāju, ka visi burti ir svarīgi. Ne par velti viņi tur visi ir salikti kopā. Ja? Governance ir svarīgi, tad, kad uzņēmums izaug pietiekami liels, viņā veidojas kaut kāda birokrātija, pārvaldība, padome, tā neatkarīgā padome. Jā, es kādreiz nesapratu, par ko tie rietumi runā, kādas ir neatkarīgās padomas, kam viņas ir vajadzīgas. Es tagad redzēju dažu savu konkurentu nāvi, tādu nosacīto nāvi biznesa, izbeigšanos, ja, kura radusies tikai tāpēc ka viņiem nav šīs neatkarīgās padomas, vai daļēji kaut vai neatkarīgas, ja, kura varētu izvērtēt riskus, ka tu neesi viens pats lēmumu pieņēmējs. Ja. Man, piemēram, manā padomē, kurā es esmu absolūti lielākais akcionārs, ja, man ir jāpierāda, principā, jebkura mana kaprīze, man ir jāpierāda, ja, un viņi iziet cauri kaut kādai gaļas mašīnai, kamēr es dabūnu to gatavu. Ja. Līdz ar to man liekas, ka tas tāds, kā es saku, visas 3 lietas ir ļoti būtiskas, jo tu arī nevari lepoties ar superīgu pārvaldi, ja, un tepat laikā vienkārši braukt ar vecām atkritumu apsaimniekošanas mašīnām, ja, tur CO2 izmešus, tur gaisā lais un nedomāt par to, kāds ietekmē vidi. Tā kā es domāju, ka visi burti ir ļoti svarīgi. Un arī darbinieki, arī social lietas, ja, tās viss ir ļoti svarīgas, tāpēc, ka darbiniekam tiešām jāgrib nākt ne tikai algas dēļ uz darbu. Ja, tev jārūpējās par viņa to komforta paketi, par viņa darba apstākļiem. Es saku, mums nav tāds baltu apaklīšu biznes. Ja, mums ir daudz uzkopšanas biznesā, mums ir kaut kādi 700-800 cilvēki. Ja. Viņi nav ar augstāko izglītību, tur super nodrošināt, ja, un mums par viņiem arī ir jārūpējās atbilstoši. Paldies. Mums panelī ir arī Ingrīda Ķirse, kas pārstāv uzņēmumu, par ko mēs Latvijā esam dzirdējuši, bet tomēr zinām ļoti maz. Un tādēļ es lūkšu Ingrīdai nedaudz ieskicēt, kāda veida uzņēmumu viņa pārstāv, un arī pastāstīt, ko ilgtspējīgi pārvaldīgi nozīmē tātad tavu pārstāvētā uzņēmumu. Jā, paldies, Daiga. Es pārstāvu SIA, Valsts aizsardzības korporāciju.
varbūt kaut kur ir dzirdēts, bet pieļauju, ka vairāk ir tikai pārdomas par to, kas mēs tādi esam un ar ko mēs nodarbojamies. Mūsu uzņēmums ir radies tamdēļ, ka karš Ukrainā absolūti mainīja bruņoto spēku un valsts izpratni par to, ko nozīmē bruņoto spēku nodrošinājums. Un līdz šim Latvija 100%, vai 98% pirka visu savām nepieciešamībai, drošībai no ārvalstu piegādātājiem. Karš Ukrainā skarbā veidā parādīja, kas notiek tad, ja tu esi pilnībā atkarīgs no ārējiem piegādātājiem. Līdz ar to Latvija šādā ziņā arī nav izņēmums. Šo ceļu iet vairākas valstis, kā arvien vairāk un ātrāk nodrošināt to, ka kritiskās rezerves, kritiskais nodrošinājums ir uz vietas valstī, tad, kad tev tas ir nepieciešams. Protams, var teikt, valstīs, kur aizsardzības vai militārā industrija ir ārkārtīgi attīstīta, mums ir privātais sektors, mums viss ir kārtībā, mēs slēdzam līgumus, privātais sektors ar valsti un šo te nodrošinam. Latvijai nav šāds ekskluzīvs iespējas, jo gluži vienkārši mums nav militārās industrijas, mums ir atsevišķi labi uzņēmumi, kuri kaut ko dara šajā nozarē, bet faktiski tādas industrijas kā tādas nav. Un iegūt arī finansējumu, pat ja tev ir ideja un prototīps, ir ļoti sarežģīti, jo līdz pat pavisam nesenam laikam bankas militāro ražošanu salīdzināja, tā ir ieroču ražošana, un tātad tas nav tas risks, kas ir pat izvērtējums. Līdz ar to valsts pieņēma lēmumu dibināt valsts kapitāla sabiedrību, lai attīstītu koordinētā veidā militāro ražošanu Latvijā, ko tas nozīmē dot iespēju ar valsts instrumentu, kas esam mēs, valsts kapitāla sabiedrība, piešķirt resursus. Vai tie būtu pārvaldības resursi, vai tie būtu finanšu resursi, lai šie arī privātie uzņēmumi, kas kaut ko jau dara un vēlas paplašināt savu darbību vai uzsākt, lai šis ceļš būtu ātrāks. Un tā mēs esam radušies. Šobrīd, es domāju, droši var teikt, ka Valsts aizsardzības korporācija ir jaunākais valsts jaunuzņēmums un arī droši vien uz šobrīd mazākais valsts jaunuzņēmums. Un šobrīd mēs esam 7 cilvēki. Mums tikko bija 1. gada jubileja, dzimšanas diena, bet šis gads tādā ziņā ir bijis ļoti vienlaikus interesants, radošs un izaicinošs, jo vienlaikus mums bija gan jāuzsāk uzņēmuma darbība no viena telefona, viena datora, un vienlaikus jāuzsāk jau projekti, kuriem ir jāīstenojas ražošanas kapacitātēs. Tas nozīmē, ka 3 gadu laikā mums ir jāizveido rūpnīca. Un vienlaikus, protams, arī kā valsts uzņēmumam jārūpējas par to, lai mēs darbotos saskaņā ar visu normatīvo bāzi, tajā skaitā ievērotu valsts uzņēmumiem obligāto šos te pārvaldības noteikumus. Tad faktiski arī uzņēmums, ko tu pārstāv, arī ilgtspējas definīcija ir mainījusies, vai ne? Teiksim, tātad pirms gadiem tur investīcijas kaut kādos aizsardzības ieroču ražotnēs nebija iedomājami šodien, lai izdzīvotu. Tātad īstermiņā mums ir ilgtspējīgi jāveic, teiksim, šādas investīcijas. Bet saki, teiksim, no pārvaldības viedokļa, tad jūs esat sabiedrība ar ierobežotu atbildību, jums nav padoms. Kāds ir tas mehānisms, kas faktiski palīdz sasniegt rezultātu un arī faktiski atskaitīties, vai tie resursi, kas ir iesaistīti, tiek tērēti atbildīgi, mērķtiecīgi un kā veidojas šis process. Pie tam vēl ņemot vērā to, ka par uzņēmumu ir arī tāds noslēpuma plīvurs. Ja? Nebūs tā, ka mēs izlasīsim visu informāciju publiskos avotās.
Jā, mūsu gadījumā, man liekas, mums ir vairākas lietas vienā. Viens ir tas, ka, protams, mums ir jābūt visām šīm politikām, procedūrām tā tālāk. Kā Gunters teica, uzņēmumā tu sasniedz kaut kādu brieduma pakāpi, un tad tu vairāk vai mazāk sāc domāt jau par tām nākošām briedumam atbilstošām kaut kādām attīstības fāzēm, arī kas attiecās uz pārvaldību un tā tālāk. Kā valsts uzņēmumam, protams, arī esošā likumdošana, ir domāta tad, kad tev ir uzņēmums, un tad tev ir procedūras, politikas un tā tālāk. Mūsu gadījumā tas arī viss ir obligāts, bet tas, ko mēs darām ļoti operacionālā līmenī, ko es arī nevarētu iedomāties tādā labi attīstītā uzņēmumā, kur valdes padomas un dalībnieku lomas ir ļoti skaidrs sadalīts, tad mūsu gadījumā kā uzņēmumam jaunā šajā nozarē, arī aizsardzības ministrijā, kas ir mūsu daļa turētājs, mēs esam pirmā valsts kapitāla sabiedrība, tad mēs ikdienā ļoti daudz strādājam kopā, lai viens gan strādāt esošā likumiskā rāmī, bet arī darītu to ar saprātu. Ja? Jo ir lietas, ko tu nevari, kas ir pilnīgi normāls, ja tev ir 100 darbinieki un vairāk līmeņu un departamentu un lomas, un ir lietas, ko tu nevari, ja tev ir 5 darbinieki, pat ja tu ļoti to vēlies. Bet šīs sadarbība ar akcionāru, kā es teicu, mēs burtiski esam ikdienas saziņā. Kāpēc? Tāpēc, ka mūsu arī klients ir bruņotie spēki, mums ir ļoti skaidri jāsaprot, kādas tad ir tās vēlmes, kādas ir ekspektācijas. Kas ir labā lieta, mēs līdz ko sākām strādāt, ja burtiski pāris mēnešu laikā mums dalībnieks iedeva tātad saskaņošanai ļoti skaidru gaidu vēstuli, un tas, man liekas, bija tāds ļoti svarīgs priekšnoteikums, lai mēs tiešām varētu šīs lietas arī daudzas un veiksmīgi izdarīt šī īsā 1 gada laikā, tāpēc, ka bija ļoti skaidri uzdevumi. Un nākošais solis, kas šobrīd ir mūsdienas kārtībā, ir deleģējuma līgums. Kāpēc deleģējums? Tāpēc, ka mēs kā kapitāla sabiedrība, mēs neesam orientēti tīri uz saimniecisko darbību. Mums ir kaut kāda uzdevuma, kurus tātad ministrija deleģēs mums. Arī tas mums pirmajā gadā nebija, līdz ar to tas bija tāds taustīšanās laiks, ko mēs daram, ko ministrija dara, bet nākotnē tam ir jāsastājās savā vietā. Un atbildot uz tavu jautājumu vai komentāru par noslēpumu plīvuru, tas noteikti tā ir. Mēs saprotam, ka mums ir jāstrādā ar sabiedrību, mums ir jāinformē, bet vienlaikus ir daudzi jautājumi, kur mums ir jārespektē. Gan šī slepenība, kas noteikti likumā par valsts noslēpumu, ir kaut kāda slepenība, ko nosaka Eiropas komisija, tu gribi piedalīties tur projektos, bet vienlaikus, protams, tās ir tāds nemitīgi jāuzdod sev jautājums, cik es arī kā iedzīvotājs gribu par to zināt, cik man daudz ir par to jāzina un cik mēs kā uzņēmums varam arī to sniegt. Paldies. Māri, tu savā pieredzē strādājies ar ļoti daudz uzņēmumiem, teiksim. Kāds ir tavs, teiksim, tas ilgspējīgas pārvaldības, tie varbūt stūrakmeņi un varbūt arī tie klupšanas akmeņi? Jā, tur, kur ir pārvaldība nostādīta pareizā balansā, ja, tur, kur valde ar fokusu drosmīgi realizē savu pamata biznesu, ja, tur, kur padomi dara savu lomu, tur, kur akcionārs dara savu lomu, tur tiek ielikta principā tā bāze jēgpilnam, manuprāt, biznesam un tā biznesa attīstībai. Manā pieredzē es ļoti daudz darbojos ar uzņēmumiem faktiski katru dienu, ja, un tiešām tie līderi, ja, arī daudz šeit ir, es domāju, pārstāvēti, ja, viņi var būt tādā ziņā lepni par to, kā Latvijas uzņēmumiem reāli izdodas to realizēt, ja. Tas, ko es domāju, lai mēs būtu, faktiski mums vairāk ir jāiegulda savā biznesā. Un tas ir tā, es domāju, tā paradigmas, tā domāšanas maiņa. Mums ir uzkrāti diezgan lieli finanšu līdzekļi šobrīd, vai ne? Mūsu pensiju fondi ir, ar lielu ieguldīšanas kapacitāti.
Bet kāpēc mēs turpinam ieguldīt citās valstīs? Kāpēc mēs esam ārvalstu investori citur? Es domāju, ka tas ir arī uz to nākošo gadu tas fokus. Ko es, kā saka, tiešām tie veiksmes stāsti, un mums ir, kur mēs pieķeramies, kopumā, tur ir, kā saka, veiksmes stāsts, vai ne, Guntar uzņēmums, vai ne, veiksmīgi obligācijas emitē, ja es domāju, izaugsmas finansējums, obligācijas ļoti daudzi var ilgspējīgi uzņēmumi uz, kā saka, uz sabalansētiem noteikumiem aizņemties. Par tām pašām akcijām, ja, arī. Kas ir, vai mēs skatāmies no Madara kosmetikas līdz Alūksnes olām, no Elevin grupas, no Delfin grupas, kas tur savus solījumus, ja, līdz Indexo, ja, kas ir veiksmīgs, ja, no viršiem ar savu foršo kafiju līdz Kalvas kafijai. Ja? Tie visi ir, viņi varbūt nav tik lieli, ja? Bet tie visi ir veiksmes stāsti, un mums nav ko birdināt tos pelnus, ja, ka te nekas nav. Un tas ir ļoti fundamentāli. Uz nākošo gadu, es domāju, lai tie uzņēmumi, kur ir ieguldījuši, lielie uzņēmumi tagad, ja, un es, kā saka, es no klātesošiem, ja, Daiga Citadeles banka, ja, tas, kā saka, tas uz tevi, ja. Tātad, es domāju, lūk, te, Guntar, mēs arī, kā saka, gaidām ar nepacietību Cleaner grupas iznākšanu. Tie visi tie lielie kapitāli, ja, mēs skatāmies arī uz valsts un pašvaldību kapitāla sabiedrībām, tur ir izveidota tagad tā bāze, ja, vai tas pats, vai tas ir Rīgas ūdens, ja, vai tas ir Rīgas nama pārvaldnieks, ja, tikai iespējams lielisks uzņēmums, tikai varbūt jāizņem tas, Rīga, protams, bet, okay, es neiešu dziļā, bet fantastisks uzņēmums, ja, un Latvijas autoceļu uzturētājs, ja, tie ir tie reālie nākošā gada stāsti, ja, es jau nerunāju par Air Baltiku, kur kādreiz vajadzētu nokotēt, ja, vai arī pēdējā laikā, ko mēs redzam, kas arī tieši saistīts ar faktiski ar drošības infrastruktūru, tas pats mūžsenais stāsts par LMT, ja, TET tur kopā vai atsevišķi. Es domāju, ja izdotos nākošajā gadā, ja, faktiski akumulējot gan valsts resursus, bet jēgpildi izmantojot privāto ieguldījumu iespējas, ja, valstī nodibināt vienpusēju, kā saka, izšķirošo ietekmi un kopā ar ieguldītājiem veikt tādas darbības, ja, lai mēs varētu kotēt šo uzņēmumu biržā. Padomā, mums būtu pirmais miljardu, tiešām kapitalizācijas projekts, ja, kur ļoti svarīgi šobrīd, un tā ilgtspēja tik tiešām viņa, tās ilgtspējas, tā burvība ir tāda, ka tas jau nav tikai, galīgi nav sagatavot ziņojumu, ja, ko mēs darām. Tas ir aktīvi reaģēt uz reālo situāciju. Un šobrīd tiešām, man prieks, ka ir tiešām tā aizsardzības industrija, mūsu domas par piegādes un vērtību ķēžu lokalizēšanu, kas arī ir forši. Tas nozīmē vairāk bizness paliek ģimenē, vairāk bizness paliek valstī. Ja? Tās visas tendences, tā ir tieši saistība ar ilgtspēju, tā ir tieši saistība ar to, kur mēs tās ilgtspējīgās finanses liksim. Ja? Un viņas būtu jāliek mūsu pašu valsts ekonomikā. Un tie kaut vai tie mani piemēri, es esmu absolūts optimisms un arī ir pamats, jo mums ir veiksmes stāsti, bet es nākošajā gadā domāju, ka mums vajadzētu sasniegt vairāku miljardu tagad kapitalizāciju, un tie piemēri, es jau viņus nosaucu. Ja mums atliek tikai, es domāju, ieiet pašiem kapitāla tirgos ar kaut vai 3 no tiem 5 uzņēmumiem, ko es nosaucu, un mums ir tagad tas sprādzienveidīgā izaugsme iespējama. Es drīzāk nedaudz piebilstu. Jā, īstenībā es no pieredzes varu teikt, ka nekas labāk neuzlabo pārvaldību kā vismaz 2 akcionāru kopība. Ja? Tāpēc, ka kad tu esi viens saimnieks, tu uzvedies tā kā viens pats saimnieks. Ja? Un tev ar vienu nav jārēķinās nosacīt, un tu tā arī kāds par to uzņēmumu darbojies. Aizdot sev, tur kaut kāds darījums teiksim, kas nav caurspīdīgi. Līdz ko ir vismaz 2 akcionāri, tas uzreiz uzliek papildus pienākums par šo pārvaldības sakārtošanu. Man, piemēram, vienkārši no dzīves ļoti labs piemērs ir Liepājas enerģija. Es esmu 10% akcionārs, tur vēl vēsturiski. Ir 51 Latvenergo un 39 ir Liepājas doma.
Un es teikšu, ka tas viens no vissuperīgākajiem piemēriem, kā var pārvaldīt valsts un pašvaldības, principā, vairākumam piedarošu uzņēmumu, jo visi viens ar otru rēķinās, ja? Visi viens otrā ieklausās un jābūt ir super caurspīdībai, lai neviens, ieskaitot mazo akcionāru, neuzdot kaut kādu muļķīgu jautājumu, kāpēc, piemēram, tādas izmaksas vai ne tādas izmaksas. Ja? Tāpēc man liekas šo valsts un pašvaldību uzņēmumu nonākšana biržā vai kaut kāda drosmīgāka kopu uzņēmuma izveida ar privātajiem uzņēmumiem, es domāju, tas ir superīgs formāts, ko man arī gribētos novēlēt valsts pārvaldē, jo, manuprāt, ka valsts pārvalde vienkārši baidās kļūdīties. Tas ir kaut kur vēsturiski iedzīts, un šis sindroms, es vienmēr biznesā, mēs esam daudz kļūdas pieļāvuši, kuras maksājuši mums ļoti lielu naudu, bet, ja tu nedarītu to, teiksim, nekļūdītos, tu nekad netiks uz priekšu. Ja? Un man liekas, ka tiešām tas, ko Mārs teica, valstī un pašvaldībai ir jāsaņemās, ir šie uzņēmumi jāizved uz biržu, un tad viņi arī no sabiedrības nebūs tāds spiediens, nebūs tā vārda privatizācija kaut kāda jau samaitātā. Ja? Un, manuprāt, tas būs arī ļoti labs piemērs arī privātajiem biznesam, kāpēc turien virzīties, jo tieši tā pensiju fondi miljardos naudu investē kaut kur citur, ja, un neinvestē Latvijas ekonomikā. Un tas, manuprāt, būtu ļoti labs veids, kā šo naudu atgriezt atpakaļ, jo nevar neko mākslīgi izdarīt. Ir jābūt organiskiem instrumentiem šeit, kamā investēt, tai tirgus platformai, teiksim, tad tā nauda pat pa sevīm atgriezīsies. Jo tu nevari tagad direktīvu pieņemt un pateikt, ka visiem pensiju fondiem jāinvestē Latvijā. Nu, tā diemžēl nevar sanākt, teiksim, ja? Līdz ar to mums jārada vienkārši vide, kurā fondi paši gribēs investēt. Tieši tā, precīzi. Tu nevari viņam administratīvi uzlikt tur, bet ja ir tas ilgtspējīgais piedāvājums, ja bāzēts labā pārvaldībā, kur fokusējas uz biznesa modeli, uz pelnīšanu, tomēr, protams, katrs investors grib pelnīt. Nestāstīsim arī paši sev pasakas. Pamatā investēšana ir pelnīšanai, bet pelnīšanai ilgtspējīgā veidā. Un tādā veidā tie abi koncepti, tie abi vektori, viņi iet faktiski pilnīgi vienā virzienā. Ja? Un tas ir tas, ko arvien vairāk un vairāk, ja, pēc praksē gūtajiem novērojumiem, tie ir tie jēgpilnie stāsti. To arī var, es atvainojos nedaudz, tu arī vari ilgspējā investēt tikai tad, ja tu pelni. Būsim godīgi, tā nav, ilgspēja nav faktors vai jautājums, kas tev dod uzreiz atdevi. Ja? Kā es saku, tas ir multiplikators uzņēmuma vērtībā, bet tas nav EBITDA multiplikators, kaut kāds reizinātājs. Ja? Līdz ar to, manuprāt, vienkārši tikai pelnošu uzņēmumu var atļauties pietiekami investēt ilgtspējā, ja? Un tie arī rada labu piemēru tiem mazākiem uzņēmumiem, kuri mazāk apmērā investē tajā visā, bet kurā gadījumā viens otru virz uz priekšu. Jā, jūs, kungu, iezīmējāt brīnišķīgu vīziju, bet neiet mums tik vienkārši. Es teiktu, ka privātā kapitāla uzņēmumi par spīti tam, kad, teiksim, no valsts puses nav jau, teiksim, nekādas kustības šajā virzienā, droši vien mēs ar tādām pašām sekmēm par šo varētu runāt arī. Esam runājuši jau pirms 20 gadiem, droši vien, vai 10 gadiem. Bet kas ir tas, teiksim, kas ir tas, kāpēc tās lietas nenotiek valsts līmenī, teiksim? Kas ir tas? Mums ir ilgspējīgas stratēģijas, teiksim. Kas ir tie iemesli? Es nezinu, Anda, vai jums ir, varbūt, skatoties no Tieslietu ministrijas puses, kādas versijas par to? Man būs no manas puses, nevis no Tieslietu ministrijas. Es domāju, ka mēs runājam par to pēļņu un ilgtspēju, un vai tie ir dažādi vektori vai viens vektors, bet ir skaidrs, ka tā ilgtspēja viņa jau nav lēta. Tas nav kaut kas tāds. Ilgtspēja ir daudzas labas lietas, bet tas nenozīmē, ka viss būs ātrāk, lētāk, kvalitatīvāk un tā tālāk. Tas nav tas. Un līdzīgi kā demokrātija, viņa maksa, tā ir dārga valsts sistēma, uzturēt demokrātiju, sākot ar vēlēšanām, beidzot ar visu pārējo. Tā arī ilgtspēja, publiskā un arī privātā, jebkurā sektorā. Sabiedrībai droši vien kopumā ir jāapzinās, ka tas ir pietiekami dārgs prieks. Tas būs, nav īsti tāda vērtīga, spējīga alternatīva, bet principā mēs nevaram iepriecināt visus, ka tāpēc, ka mums ir ilgtspēja, nākotnē viss paliks ātrāk, ērtāk, lētāk, kvalitatīvāk un arī vēl planēta izdzīvos uz visu tā rēķina. Es domāju, ka tas ir tāds pietiekami nopietns ne tikai kā uzņēmējiem vai valstī, bet arī visai sabiedrībai nopietna tāda paradigmas maiņa, lai
pāriet uz to ilgtspējas domāšanu un saprastu, ka tas īstenībā prasīs arī no sabiedrības kaut kādu ieguldīšanos. Tādā piezemētā līmenī, jebkurš patērētājs taču saprot, ka ja tu aizies uz mājražotāju tirdziņu vai ekoražotāju, tu to ievārījumu zaptīti, tu samaksās dārgāk nekā tad, ja pirks kaut kādu Ķīnā vai Polijā ražoto. Bet tā izvēle tev būs pa labu tam, ka tas ir vietējais, no vietējā produkta, tepat kaut kur Dobelē, un kāds cilvēks Dobelē to ir taisījis, un viņš pa savu darbu saņems to naudu, un tā nauda paliks tepat Latvijā. Un tad viņš izdara to izvēli pa labu tam. Nevis varbūt kaut kādam lētākam produktam, kas nāk no kaut kādām piegādes ķēdēm, nezinām no kurienes. Un es domāju, ka tādā sabiedrības līmenī, ja mēs ietu ārā uz ielas un jautātu daudziem, vai jūs zinat, kas ir ilgtspēja, tā vēsts nav pietiekami vēl nodot, un līdz ar to mums ir kaut kādi atsevišķi tie veiksmes stāsti, par kuriem runāja Māris, ir tie vilcēju spēki, kuri ir saprot un ir pārliecināti, bet vai ar to pietiek, lai tā kā tā visi sasparotos un viss aiziet? Es domāju, nē, mēs par to vēl pārāk maz runājam, ka ilgtspēja tas nav pienākums, kas ir uzlikts tikai valdēm un padomēm kaut kādos lielajos uzņēmumos, kuriem jāgatavo ilgtspējas ziņojums. Ka īstenībā tas ir arī tā ir tāda kā sabiedrības izvēle par to, ka viņi izvēlās to ilgtspēju kopā ar to biznesu, kurš iet tajā vektorā. Bet vai mēs, teiksim, valsts uzņēmumu līmenī liekam pareizo akcentu? Jo mēs gribam to ilgtspēju, bet vienlaicīgi mums lielos valstī piedrošos uzņēmumos ir padoms 2 cilvēku sastāvā. Kā ir iespējams nodrošināt ilgtspēju, ja tev ir 2 cilvēki padomē un varbūt tur vēl 2 valdē? Un mēs runājam par daudzu miljonu vērtības uzņēmumiem. Vai tas nav tikai kaut kāds tāds sapnis? Mēs tā kā fokusējamies uz burciņām, bet īstenībā mums būtu jādomā par vilcienu sastāviem. Jā, noteikti. Latvijai varbūt ir tāda tendence bieži vien iet no grāvja grāvī. Bet kāpēc? Jo ne Lietuvā, ne Igaunijā es neesmu novērojis, ka ik ar 5 gadu periodu mēs likvidējam padomus. Kāpēc tas ir tāds Latvijas? Es arī, nedomāju, ka tieši jums to jāatbild, bet kāpēc mēs visu laiku esam tanī grāvī ik pēc 5 gadiem, un mūsu kaimiņi nekāp tanī grāvī un lepni brauc mums garām? Ar elektrovilcienu, varbūt ne ar aviolīnijām, bet figuratīvi runājot. Es domāju, ka var būt, bet tagad jau mēs nerunājam jau vairs par ilgtspēju, bet plašāks konteksts. Bet es domāju, ka varbūt viena no tādām Latvijas kaitēm ir, ka mēs gribam ļoti ātri, un lai panāktu to ātrumu, mēs ļoti daudz ko gribam administratīvi un ar likumu noregulēt. Un tajā brīdī, kad likums ir stājies spēkā, tad mēs ticam, ka ir mainījusies tā realitāte. Bet īstenībā jau tā nav. Un tā taktika, ka mēs kaut kādā veidā ejam pa priekšu, visu ļoti gribam ātri noregulēt un pieņemt, ka tātad no 1. janvāra spēkā tāds un tāds likums, un tad ir mainījusies visa realitāte visās padomēs valdē.